2,5 gadu atpakaļ, 2008. gadā, kad man, principā jau es pat atklāju to savu saslimšanu, aizbraucu uz Stradiņiem. Tur man doktors dienas laikā pateica, jā, jums ir ļaundabīgs audzējs. Šoks bija. Bet pēc tam doktors man ātri norīkoja operāciju, gandrīz tur ne pēc 2 nedēļām. Un iztaisīja operāciju un viss bija. Operācija veiksmīga, principā, jo to audzēju ātri atklāja, tad bija krūts vēzis. Man operēja ļoti labs doktors, Sirmeņš. Es viņam par to esmu ļoti pateicīga. Onkoloģija ieņem 2. vietu stabila mirstības struktūrā Latvijas iedzīvotāju vidū. Tas ir arī ļoti liels saslimušo pacientu skaits, ik gadu ap 10 000. Protams, ir lielās lokalizācijas kā plaušvēzis, kas katru gadu dod 1000 jaunu pacientu, un faktiski lielākā daļa no tiem arī 1. gada laikā nomirst. Tāpat tas ir krūtsvēža pacients, sievietes, kas ir arī apmēram 1000 ik gadu. No tām faktiski tā mirstības rādītāja ir ap 400 gadā. Vēzi ļoti bieži ārstē kompleksi, kur piedalās gan ķirurgs, gan staroterapeits, gan ķīmijterapeits. Protams, ka ķirurģiskās tehnoloģijas varbūt tik strauji neattīstās pēdējos gados, kā tas ir vērojams staroterapijā, kā tas ir vērojams jaunajos ķīmiju preparātos, kur arvien tālāk tiek attīstīti šie te specifiskie medikamenti, kas ir vērsti pret specifiskiem faktoriem, ko izdala audzējs, lai samazinātu gan asinsvadu veidošanās ātrumu, gan arī, audzēju izplatīšanās ātrumu. Tā kā faktiski analizējot šos te audzējus pēc operācijas ir jāpievērš ļoti daudz uzmanības arī jaunākajām molekulāri bioloģiskās zinātnes sasniegumiem. Arī pie mums Latvijā ir pieejams viens no jaunās paaudzes efektīvākajiem un onkoloģisko slimību ārstēšanā iedarbīgākajiem uzturbagātinātājiem – šķidrais haizivju skrimšu ekstrakts Angiocel Plus. Haizivs neslimo ar onkoloģiskām saslimšanām, ar vēzi. Sīkāk pētot, skatījās, no kā tā haizivs sastāv. Un, ja mūsu cilvēka ķermeņa masu skrintlis veido apmēram 1%, tad haizivī 10% ķermeņa masas veido tieši skrintlis. Kā tad skrintlis var pasargāt no onkoloģijas? Kāds ir tas mehānisms? Ja mēs skrintli skatāmies, viņā nav iekšā asinsvadu. Tas ir balts, un asins nedrīkst būt skrintlī, jo tad tas vairs nav skrintlis. Acīm redzot, ir kaut kādi specifiski faktori, specifiskas vielas skrintlī, kas neļauj viņos iejaukt asinsvadiem. Pētot šo problēmu, tika izdalīts šķidrais haizivju skrimšu ekstrakts, ko ir izdalījusi Kanādas biotehnoloģijas firma Atrium Innovations. Ja runā par to darbības mehānismu, kā var palīdzēt angiocelu onkoloģijas gadījumos, bet jāsaka ne tikai. Tas darbības mehānisms skan ļoti gudri, tā ir angioģenēzes inhibīcija. Kas ir angioģenēze? Angioģenēze ir asinsvadu saukšana. Patiesībā asinsvadu saukšana ir normāls process, bet ir slimības, pie kurām šī angioģenēze jeb asinsvadu saukšana var kaitēt. Populārākās ir reumatoīdais poliartrīts, psoriāze, mākulas deģenerācija. Visvairāk pētītāji ir tieši onkoloģija. Šajā bildē ir uzskatām redzams, ka audzēja šūnas, ļaundabīgās šūnas sāk vairoties, un no sākuma ir kaut kāds šūnas sakopojums. Lai šūnas varētu augt, viņām nepieciešams barības vielas. Barības vielas mūsu organismā piegādā caur asinsvadiem. Un, lai šie asinsvadi ieaugt audzējā, audzējs sāk izdalīt specifiskus signālus, un asinsvadi sāk ieaugt audzējā, un ar burtiņu C, kur ir apzīmēts, tur jau ir parādīts, ka audzējs ir caurvīts ar asinīm, un audzējs no tā barojās. Caur šo asinsvadiem aizvadās projām arī toksīni, tā ir intoksikācija, cilvēks jūtās slikti, saindējies, bet visļaunākais ir, kā arī metastāzes šādi veidojas, ka pa asinsvadiem jaunas vēža šūnas aizplūst citur, un kad vēzis diseminējās, izplatās metastāzes, tad, protams, ka jau ir, var teikt, ka
tālu attīstījies un arī izārstēšanās prognozes ir daudz sliktāks. Tas teorētiskais pamatojums ir, kāpēc vajadzētu šo angioģenēzi, jeb asinsvadu saukšanu bloķēt, ir, lai nesaug asinsvadu. Un ja vēzī nesaug šie asinsvadi, tad viņam ir daudz grūtāk attīstīties un arī neveidojas metastāzes. Šo preparātu es sāku lietot, principā laikam pašu starošanas sākumā. Pirmā nedēļa, man liekas, vēl tā nebija, un pēc tam man dēls atnes, un tad es sāku lietot. Citiem, jā, diezgan smagi gāja. Varēja redzēt pēc skati jau, kad noguruši, un citi teica, što, var teikt krieviski runāt, što вас не ватные ноги? Es teicu, нет, у меня нормальные ноги, как у молодой. Es pat nezināju, ko tas nozīmē vatnie nogi. Izrādās, ka nevar paiet smagas kājas, knapi velcies. Nē, kad es sāku tā viņiem parunāt un sāku domāt savā prātā, izsvērt, no kurienes man tā enerģija. Tikai no tā. Jo principā, nekas cits zēles nebija. Šķidrais haizivju skrimšļa ekstrakts, Angiocel plus, nekādā gadījumā nav monoterapija, ka tas būtu vienīgais ārstēšanas veids. Ja. Angiocel plus ir šķidro haizivju skrimšļa ekstrakts, kas ir iegūts speciālā procesā, ultrafiltrācijā, un kurš saglabā savu bioloģisko aktivitāti, kas ir 17 reizes augstāk salīdzinot ar pulverveida haizivju skrimšļa ekstraktu, kas arī ir nopērkama aptiekās. Un tas ir lietojams kā palīga līdzeklis parastajai terapijai, kas onkoloģiskajiem pacientam ir nepieciešama. Lai sasniegtu pozitīvu iznākumu, liela nozīme ir arī tam, cik ātri audzējs tiek atklāts un kad cilvēks uzsāk ārstēšanos. Šī ir tāda ļoti svarīga līkne, kas parāda to, kāda var būt audzēja gaita, ja cilvēks sāk laicīgi ārstēties, jo ātrumā ir tas efekts, jo ātrāk, jo labāk. Un, ja audzējs sāk attīstīties, to atklāja, iedod ķīmijterapijas kursu, viņš tā kā noplok, samazinās ir emisija līdz nākamais sāsināšanās. Iespējams, jā, ka iedodot nākamreiz ķīmiju būs atkal remisija, bet nereti pēc otrā ķīmijterapijas kursa tā remisija nav tik izteikta. Ja mēs dodam Angiocel vēlā stadijā, diemžēl cilvēki sāk domāt tikai tad, kad viņiem ūdens smeļās mutē. Protams, ir kaut kāds efekts. Mēs varam izmērīt masu. Ja mēs mazliet ātrāk iedodam, efekts ir lielāks, bet vienalga tas ir mazs. Ja mēs iedodam uzreiz, paralēli sākam lietot, tad audzēja progresēšana ir ļoti tiek samazināta. Angiocel plus, tad, kad notiek aktīva cīņa ar audzēju, tad lietojams ir pa divām pudelītēm. Angiocels ir pudelītēs iekšā dienā, un lietojams ir tukšā dūšā vismaz pusstundu pirms ēšanas vai 2 stundas pēc ēšanas. Sakrat, attais un izdzer, neko atšķēdīt nevajag. Tāda zivs garša un nevajadzētu lietot vienīgā kontraindikācija, kad cilvēkam nevajadzētu ir, ja cilvēks nepanes zivs olbaltumvielas. Par ilgumu, jā, tātad 2 pudelītes dienā, tad, kad notiek šie ķīmijterapijas kursi, kas nereti mēdz būt vairākas nedēļas katru dienu, tad, protams, ir jālieto intensīvi. Tāpat arī, kad staru terapijas kurs ir jālieto intensīvi. Tad, kad šī aktīvā cīņa ir beigusies un cilvēks ir uz kontroli, tad jālieto ir 1 pudelīte ik pēc 2 vai pat ik pēc 3 dienām. Tā kā faktiski tad ar 1 paciņu pietiktu mēnesim. Parastā cena aptiekās par Angiocel plus ir starp 30 un 40 lati, tuvāk tiem 40 latiem. Bet tagad ir akcija, šajā mēnesī iegādājoties SIA Ecomed, oriģināla cena ir 29 lati. Pasūtīt varat pa tālruni 266 82 563 vai arī SIA Ecomed mājaslapā.